Te nu es veru vaļā skapi. Un ko nu ieraugu? Rūķi ir bijuši mūsu mājā visu laiku. Un šobrīd kādi daži ir atstājuši cepures. Bet vai tad mēs nebūtu vienreiz mūžā pelnījuši, lai viņš pastāsta? Es atzīstos, jā, tā bija. Jā. Ziemassvētku vecītis tomēr biju es pats. Gandrīz kā darba mūžs. Cik tad tie gadi? Nu, gadu daudz. Tā jau jāatzīstās laikam būs. No 78. gada katru gadu. Kurš māk rēķināt, kuram skolotāji Blanka mācīja matemātiku, tas jau sarēķinās. Cik to gadu? Nu, Kas bija tas iesākums? Laikam tā spēle kā tāda vilka jau toreiz arī. Un tur jau varēja uzspēlēt kaut ko. Varēja, tomēr jāparādās tev kā īstam vecītim. Kuriozs bija Valgals skoliņā, uzdāvina bērniem šito, skrituļdēli, uzdāvina, un man kā vecītim, es jau nekad nebija tāds vecītis, tas lēnais vecītis, es tur fidelīgi iegāju ar vienu iekšā, un es parādu, kā jābrauc. Bet pirmo reizi uz tādu dēļu, kājas pa gaisu, otrā stāvā tas bija, un es pat domāju, ka tas bija tavā. Manā klasē. Jā, un es kārtīgi uz dibeni tur, ka norībēju, nokritu. Tas tāds kurios, kur visi smējās vēders saķēru. Ko es gribētu šajos laikos novēlēt savai skoliņai? Es gribu novēlēt viņai skolai, lai viņa būtu tā skola. Viņa tur būtu, lai tur kaut kas notiktu. Jo man ir žēl, ka manā dzimtā pusē daudz kas tur aizies postā, un skolai galīgi nenovēlu to, jo tomēr tā bija pirmā gaismas pilstāva. Milzīgi liela ēka likās un tāda gaiša. Jā, un labas atmiņas ir palikuši, un katrs stūrīts ir zināms, ir tā kā es novēlu, lai skola dzīvotu. Ot šādi nevajag dzīvi uztvērt. Tā, ka tev visu mūžu jānes ir. Tā nedzīvo. Īstenībā prieku vajag iet. Man jāiet, man jādara. Kāpēc man jādara? Labāk nē.